Šajā video par jauno DJI Osmo Pocket 4P kameru jau detalizēti pieķersimies tā foto un video kvalitātes uzlabojumiem. Sakarā ar to, ka fototēmā ir stipri mazāk par ko runāt, ar to tad arī sāksim. Personīgi viena no lietām, kas man ļoti nepatika iepriekšējā Pocket 3 kamerā, bija tieši foto izšķirtspēja. Proti, trešajā Pocketā fotogrāfijas bija iespējams uzņemt tikai līdz 9 megapiksliem. Bet sākot jau ar DJI Osmo Pocket 4, nemaz nerunājot par 4P, tagad fotogrāfijas ir iespējams uzņemt jau 37 megapiksļos. Vispārējais, protams, paliek absolūti nemainīgs. Pārslēdzoties uz video tēmu, arī, protams, video jaunajā Osmo Pocket 4P ir kļuvuši daudz kvalitīvāki. Viena no būtiskākajām izmaiņām ir uzlabotais bitrate. Ja iepriekš video tika ierakstīti ar 130 megabitiem sekundē, tad jaunajā kamerā jau tie ir 180, filmējot video D-Log krāsu profilā. Nu jau dinamiskais diapazons ir veselas 17 pakāpes. Attiecīgi, dinamiskais diapazons ir ieguvis stipru uzlabojumu. Neskatoties uz to, ka nu jau būs spējīgs uzņemt stipri kvalitīvāks video, tev papildus ir jārēķinās ar to, ka šajās jaunajās DJI Osmo Pocket 4 sērijas kamerās vairs nav pieejams H264 video kodeks. Tas jaunajās kamerās ir aizvietots ar HEVC. Svarīgākais tas, ka šis jaunais HEVC salīdzinājumā ar H264 ir vairāk sakompresēts. Neskatoties uz vispārējiem video uzlabojumiem, failu izmēri ir palikuši tieši tādi paši. Līdz šim, protams, tas viss izklausās ļoti jauki. Bet, ja gadījumā tu esi viens no cilvēkiem, kas savus video apstrādā, tev obligāti ir jāņem vērā to, ja visi video, kurus tu uzņēmsi ar šo jauno kameru, ir stipri vairāk sakompresēti, lai šos video apstrādātu datoram nu jau ir jābūt stipri spēcīgākam. Tavam datoram nu jau būs jāatkodē stipri kompresētāks video fails. Lai arī tas nekādā gadījumā neizmainīs primitīvas funkcijas kā vienkārši klipiņu apgraizīšana, salīmēšana kopā, viennozīmīgi jutīs starpību mirklī, kad sāksi savus video krāsot, vai arī tiem sāks pievienot kādus citus vizuālos efektus. Runājot par krāsu profiliem, jaunajā DJI Osmo Pocket 4P kamerā ir pieejami 4 krāsu profilu veidi. Standarts parastais normālais, HDR, D-Log un, protams, nevar nepieminēt jauno D-Log 2 krāsu profilu. Filmējot video D-Log krāsu profilā, tas satur maksimāli daudz informāciju, attiecīgi iepriekš pieminēto 17 pakāpju dinamisko diapazonu, tāpēc tādā veidā tas daudz vairāk pakļausies krāsu gradācijai. D-Log krāsu profils spēj sasniegt tikai līdz 14 pakāpēm dinamiskā diapazona. Šī ir arī būtiskākā starpība starp D-Log un D-Log 2 krāsu profilu. Ir gan viena nianse. D-Log 2 krāsu profils ir pieejams tikai un vienīgi uz platleņķa 20 mm kameras. Tāpēc, ja tu filmējot vienu to pašu sižetu izmantos abas divas kameras, es labāk ieteiktu arī platleņķa 20 mm kamerai tomēr joprojām pieturēties pie D-Log krāsu profila, jo, lai arī DJI mājaslapā ir pieejami krāsu koriģējošie lati gan D-Log, gan arī, protams, D-Log 2 šai jaunajai kamerai, no praktiskās pieredzes varu pateikt, ka arī ar visu to šā vai tā ir jūtamas krāsu atšķirības. Un attiecīgi mēģināt pēc tam to visu savilkt kopā, mēģināt to visu nolīdzināt, rēķinies vienkārši ar to, ka tas ir vēl papildus laiks. Viena no būtiskākajām izmaiņām, filmējot tieši šo video, ir tāda, ka Pocket 3 kameru manā labajā pusē ir aizvietojusi jaunā DJI Osmo Pocket 4P. Tāpēc, ja gadījumā tu pamanīji kvalitātes atšķirību, ieraksti to komentārā. Šis bija jau 7. no kopā 8 video par jauno DJI Osmo Pocket 4P kameru. Nākamajā, pēdējā video jau salīdzināsim svaru atšķirības un, protams, šo kameru akumulātoru veiktspēju.